Tā. Un tad šobrīd tad mēs sāksim sarunu par to, kādas atbalsta iespējas ir. Tā. Jūs neredzat pilnu ekrānu droši vien, vai ne? Tagad redzam. Tā, mēģināsim mazliet savādāk to izdarīt, lai jums būtu pilna ekrāna režīms. Nē, nebūs. Piedodiet. Tā. Jūs šobrīd redzat pilnu ekrānu, ja? Vai lieliski, paldies. Tātad šobrīd saruna būs par uzņēmējdarbības uzsākšanas vai attīstības iespējām Augšdaugavas novadā. Būtiskākais un svarīgākais šajā stāstā ir tieši tas, ka mēs attīstam uzņēmējdarbību konkrētā teritorijā, un šajā gadījumā tas ir Augšdaugavas novads. Kāpēc mums ir iespēja to darīt? Ir tas, ka pagājušajā gadā partnerībai Kaimiņi tika apstiprināta attīstības stratēģija līdz 27. gadam, kuras ietveros tad tika piešķirts atbilstoši 1 600 000, bišķi vairāk finansējums. Un šis finansējums atbilstoši tālāk tiek ieguldīts gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma attīstībai Augšdaugavas novadā, lai mēs varētu veidot drošu, sakārtotu un dzīvošanai labvēlīgu lauku vidi ar stipru Latgales un Sēlijas identitāti, kas radoši izmanto vietējos resursus teritorijas attīstībai. Gana skaista vīzija un mērķis, uz kuru kopā mums tiekties. Un, lai jūs nedomātu, ka partnerība Kaimiņi ir tikai viens administratīvais vadītājs, tad īstenībā mēs esam 40 biedru organizācijas ar 18 padomes locekļiem, kas tiekas, lai pieņemtu svarīgus attīstības lēmumus, un 2 pilnas slodzes darbinieki. Mūsu fiziskais birojs atrodas Subatē, bet tātad tikšanās dažādas tiek organizētas visapkārt, jebkurā Augšdaugavas novada vietā. Un kādā veidā mēs organizējam savu darbu? Tātad mēs izstrādājām stratēģiju 2023. gadā, iesaistot iedzīvotājus un tiekoties ar iedzīvotājiem dažādos semināros, noskaidrojām, kas būtu tās aktuālākās lietas, kas viņiem ir svarīgas un nozīmīgas. Tālāk Zemkopības ministrijas stratēģijas komisija no dažādiem starpministriju pārstāvjiem arī apstiprināja šo stratēģiju, un mums piešķīra atbilstoši šo te vairāk nekā 1,5 miljonu eiro ieguldīšanai Augšdaugavas novadā. Un tālāk atbilstoši mēs, kā organizācija, kas administrē šo finansējumu, izsludinām konkursus. Pirmais konkurss mums bija izsludināts pagājušā gada pavasarī, kad arī bija izsludināti tie paši 400 000, bet tur aktivitāte no uzņēmējiem nebija pārāk liela, līdz ar to tad šobrīd mums atkal ir iespēja izsludināt gana lielu finansējumu. Tad jūs, kā interesanti, kam ir skaistas idejas, šos te projektu pieteikumus sagatavojat, mēs viņus sākotnēji izvērtējam, skatāmies, cik ļoti viņi atbilst vai neatbilst mūsu izstrādātajai stratēģijai, un tālāk sūtam šos te pieteikumus izvērtēšanai lauku atbalsta dienestā, un lauku atbalsta dienests tad jūsu projektiem arī veids tādu, teiksim, stingrāku uzraudzību un atbilstību visiem ministru kabineta noteikumiem. Lūk, par to, kā mums veicās iepriekšējos gados, iepriekšējā stratēģija no 2016. līdz 2023. gadam, tad gana radoši, raibi, ar daudz dažādiem interesantiem pakalpojumiem un meistarklasēm. Gan veterināros attālinātos pakalpojumus bija iespēja izveidot, gan sublimācijas dažādas iekārtas iegādāties, gan meistarklases organizēt. Tā, tagad kas tas ir, kāpēc viņš neiet uz priekšu?
Jā. Gan zobārstniecības kabinetu mēs Ilūkstē uztaisījām, gan arī konditorijas cehu Kalkūnos. Un Egļu kalns, pateicoties šim finansējumam, ir uzplaucis un izveidojis jaunu trasi un jaunu pacēlāju iegādājies. Starp citu, šobrīd laikam ir īstais laiks, lai dotos uz Egļu kalnu slēpot, kamēr vēl ir gana vēsīgi. Un, protams, arī daudz un dažādas turisma mītnes tika attīstītas šo projektu ietveros. Šobrīd tātad mums ir rīcības plāns, pēc kura mēs strādājam tālāk līdz 27. gadam, un tas paredz to, ka mēs ieguldam vietējā ekonomikā, vietējo uzņēmēju atbalstā apmēram 500 000 eiro, un tikpat daudz mēs ieguldam arī attīstot turisma pakalpojumus. Bet pie turisma pakalpojuma attīstības ir jāņem vērā, ka mēs labprātāk gribētu redzēt tos turisma pakalpojumus, kas pagarina turisma sezonu, kas nav vienkārši viesu māja skaista ezera krastā, kas, protams, ir ļoti apsveicami, bet kas padara šo pakalpojumu pievilcīgu arī tajā sezonā, kad turisti parasti pie mums nebrauc. Tāpēc arī šis tāds mazliet tāds koncentrētāks atbalsts tiek vērsts tieši uz šīm aktivitātēm. Tāpat arī daļa finansējuma tiks ieguldīta dažādās aktivitātēs, kas spēcina vietējās kopienas, vietējās sabiedriskās organizācijas. Kā es jau minēju, tad šobrīd ir izsludināts arī jauniešu iniciatīvu atbalsts. Seminārs būs 17. janvārī un atbalsts sadarbībai starp Latgales un Sēlijas kopienām. Pavisam nesen mēs arī apstiprinājām un iesniedzām tālāk vērtēšanai lauku atbalstu dienestā 11 sabiedriskā labuma projektus, un mums Augšdaugavas novadā parādīsies arī daudz jaunas, interesantas lietas saistībā ar sabiedriskajām aktivitātēm. Bet atgriežoties pie uzņēmējdarbības, tad jāsaka, ka tātad mums ir, teiksim, izvirzītas tās prioritārās jomas, kuras īpaši aicinam izvērtēt un arī pievērst uzmanību attīstot savas uzņēmējdarbības idejas. Vēl viens jautājums, pirms mēs turpinam tālāk. Ja jūs procesā saprotat, ka ir kāds jautājums radies, tad droši mani pārtrauciet un jautājiet, lai jautājums nepazūd. Vai ja kurā brīdī jūs saprotat, ka kaut kas nav skaidrs, tad droši arī jautājiet, lai šis stāsts tad būtu tāds vairāk appusējs. Lūk, bet par prioritārajām atbalsta jomām runājot, tad mums ir svarīgi atbalstīt jaunos uzņēmējdarbības uzsācējus Augšdaugavas novada teritorijā. Tāpat mēs labprāt īpaši redzētu ražošanas uzņēmumus, kas attīstās Augšdaugavas novada teritorijā. Šobrīd Augšdaugavas novadā darbojas tikai viens sociālais uzņēmums, un tas ir Ilūkstē, bet labprāt gribētu attīstīt arī šo virzienu Augšdaugavas novadā, kas paredz arī papildus atbalstu no citām Eiropas Savienības programmām uzņēmējdarbības attīstībai, ja jūs savā uzņēmējdarbībā ieviešat sociālā uzņēmuma principus. Un, protams, domājot par ekoloģiskām lietām un vides aizsardzību, tad svarīgi ir arī domāt par aprites ekonomiku, respektīvi izmantot jau tā kā pārstrādātās izēvielas vai savus, teiksim, ražošanas atkritumus izmantot kaut kādā veidā tā, lai veidotos šis te aprites ekonomikas princips. Un pie ražošanas uzņēmumiem, ja tas ir saistīts, piemēram, ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā mums ir, piemēram, ogu sublimācija, tad arī labprāt redzētu bioloģiskos pārstrādes uzņēmumus. Pie turisma, kā es jau minēju, tad šī gadījumā tas ir tā sezonalitāte. Tāpat arī, vai šis starpsezonas produkts, kas nodrošina turismu plūsmu visu gadu vai vismaz pagarina šo turisma sezonu.
Tāpat arī atbalstam tos projektus, kas paredz, nu, teiksim, vismaz divas atbalstāmās aktivitātes. Ne tikai būvniecību, bet, piemēram, arī kādas apmācības aktivitātes, vai ne tikai pamatlīdzekļu iegādi, bet arī kādas mārketinga aktivitātes, lai popularizētu savu turismu produktu. Un tāpat, protams, arī priecāsimies par sociālajiem uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kas rūpēsies par vidi, ieviešot aprites ekonomikas principus. Runājot par šiem te atbalsta prioritārajām jomām, tas ir tas, ko mēs labprāt redzētu. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka nevar pieteikties arī jebkurš cits pretendents uz šo te finansējumu. Vienkārši nu, tāds, teiksim, labprātāk mēs redzētu šos uzņēmumus un šiem uzņēmumiem atbilstoši arī pie atbalsta intensitātes palielināšanas, par to es runāšu mazliet vēlāk vairāk, būs iespēja arī saņemt šo te paaugstinātu atbalsta intensitāti. Tātad, kurš var pieteikties un vispār pretendēt uz finansējumu saņemšanu šī te projekta konkursa ietveros? Tā var būt fiziska persona, un tā var būt juridiska persona. Šobrīd ir tā, ka biedrības uz šo finansējumu pieteikties nedrīkst, un ja tā ir juridiska persona, tad tā drīkst, nu, tā ir jābūt nelielai, teiksim tā, jo iepriekšējā noslēgtajā gadā apgrozījums juridiskai personai nedrīkst pārsniegt 150 000 eiro. Par cik projekta konkurss mums ir izsludināts no 20. janvāra līdz 20. februārim, tad iepriekšējais noslēgtais gads mums skaitīsies 2023. Tad mēs veram vaļā savas uzņēmuma bilances, skatāmies, kāds mums 23. gadā ir bijis apgrozījums, un ja tas nepārsniedz 150 000 eiro, tad droši piesakamies šim finansējumam. Tāpat arī jāskatās saistītie uzņēmumi, respektīvi tie, kuros jums kā valdes loceklim ir vairāk nekā 50% daļas, kas atbilstoši tātad padara jūs par saistīto uzņēmumu. Nākošais, kad jūs saprotat, ka tiešām jūs esat atbilstošs pretendents, jā, par pretendentu runājot, gan fiziska, gan juridiska persona, reģistrācijas adresē, kur ir jūsu juridiskā adrese reģistrēta, nav nekādas nozīmes, viņa var būt jebkurā Latvijas vietā. Galvenais nosacījums ir projekta īstenošanas vieta, un tai obligāti ir jābūt Augšdaugavas novadā. Tad, tā ka, nu, šis, tad, teiksim, nav tas ierobežojušais faktors. Nākošais ir, tad, kad saprotam, ka tiešām esam atbilstoši iesniedzēji, skatāmies uz grūtībās nonākušā uzņēmuma statusu. Un tad atbilstoši Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ir formula, kur ievadot savus ciparus, mēs varam vienkārši aprēķināt, vai uzņēmums ar tiem peļņas zaudējumiem, kas ir pieejami šobrīd, ir grūtībās nonācis vai nav, un tad, ja viss ir kārtībā, tad tālāk turpinām projektu pieteikuma sagatavošanu. Un par dzīvotspēju atbilstoši tad jāskatās gan kapitāls, gan aktīvu kopsumma, gan īstermiņa kredītu ir apgrozāmie līdzekļi, un tad tur vismaz 2 no 3 rādītājiem vajadzētu atbilst un būt atbilstoši vai nu lielākiem, vai vienādiem ar 1 vai 0,2. Bet šo formulu tad arī jūs varat skatīties Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, lai pārliecinātos, vai to nav nekādas aizķiršanās jums. Nākošais, par ko tātad, vai tik tālu ir skaidrs, vai viss ir kārtībā, ja? Pagaidām, ok. Tad nākošais, kas ir jāņem vērā, uz cik lielu finansējumu jūs varat pretendēt. Šobrīd, ja jūs sniedzat projektu pirmajā rīcībā, kas paredz ražošanas un pakalpojumu attīstību jebkurā jomā, izņemot primāro lauksaimniecību, tad maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 200 000 eiro. Tas ir ļoti, ļoti daudz.
Tā ka jūs tur varat uzbūvēt un ieviest tādu ražotni, ka prieks skatīties. Vienīgais tad ir jāizvērtē savas finanšu spējas. Minimālā projektu summa nevienam projektam nav noteikta, tad atbilstoši jūs, gatavojot projekta pieteikumu, izvērtēt, cik liels finansējums jums ir nepieciešams, un uz to tad arī pretendējat. Vēl viena papildus lieta, kas ir izsludināta un kas arī ir gana interesanta, nelieliem uzņēmumiem lauku teritorijās ir lauku biļete. Lauku biļete ar maksimālo summu, kas ir noteikta 15,000 eiro, kuru var pieteikties tikai un vienīgi jauns uzņēmums, kas nav vecāks par 18 mēnešiem, ja nemaldos, vai fiziska persona. Un attīstīt nelielu uzņēmējdarbību, kur var iekļauties šajā te finansējumā, kas ir 15,000 eiro, un tur ir mazliet savādāki finansējuma saņemšanas nosacījumi nekā pie parastajiem projektiem, kad jūs vienkārši iesniedzat projektu. Tas pamatnosacījums, teiksim, tā būtiskākā atšķirība lauku biļetē no parastā projekta ir tā, kad tad, kad jūs ieviešat uzņēmējdarbības attīstības projektu, tad jums jārēķinās ar to, ka sākotnēji viss projekta finansējums, uz kuru jūs pretendēt, jums ir jāiegulda pašiem. Tas nozīmē, ka jums pašiem ir jābūt tiem līdzekļiem, par kuriem jūs šo te projektu īstenojat. Vai tas ir aizņēmums vai jūsu uzkrājumi, bet jūs tad 100% visu īstenojat par saviem līdzekļiem, un pēc tam atbilstoši pēc atskaites iesniegšanas saņemat atpakaļ šo te atbalstu, kas ir atbilstoši vai 40 vai 65 vai 75%. Lauku biļetes gadījumā jūs saņemat avansa maksājumu. Un tad jums atbilstoši nevajag pašiem uzreiz rēķināties ar tik lielu savu ieguldījumu šajā te procesā. Un vēl arī viena nianse, kas atšķir lauku biļeti no parastā projekta, ir tā, kad lauku biļetē jums ir iespēja iegādāties lietotu pamatlīdzekli, bet lietotu pamatlīdzekli, kas nav vecāks par 5 gadiem. Pārējos projektos jūs drīkstat iegādāties tikai un vienīgi jaunus pamatlīdzekļus. Nākamais būtiskākais jautājums, kas noteikti jūs visus ļoti interesē, ir atbalsta intensitāte. Tad, ja jūs pretendējat uz atbalstu Eiropas Savienības projektam, tad pamata atbalsta likme, ja pamata atbalsts, uz ko jūs pilnīgi noteikti varat cerēt, ir 40%. Un 60% tad jūs ieguldat savus līdzekļus. Bet, izpildoties nosacījumiem, par kuriem es tālāk stāstīšu, jūs varat paaugstināt šo te pamata atbalsta likmi līdz 65%. Tajā gadījumā, ja jums ir, teiksim, ja izpildās tie nosacījumi. Un maksimums, uz ko jūs varat pretendēt īpašos gadījumos, kas arī ir noteikti ministru kabineta noteikumos, ir 75%. Tā ka, ja visas kārtas labi saliekās, tad 75% no jūsu pieprasītā finansējuma tad varētu būt tas atbalsts, uz ko varat pretendēt. Ko jūs drīkstat darīt šo projektu ietveros? Attīstīt produktus, pakalpojumus, radīt produktus, pakalpojumus, nodrošināt šo te produktu vai pakalpojumu realizēšanu tirgū, veidot atpazīstamību, radīt kvalitatīvus darba apstākļus saviem darbiniekiem, tādā veidā kāpinot viņu produktivitāti, veidot tirgus vietas vai tirgus plačus, kur realizēt savu produkciju, vēl labi iekārtot jau esošos, ieviest kaut kādus jaunus realizācijas veidus un veidot atpazīstamību. Tālāk tas būtiskais jautājums par 65%. Jauns uzņēmums, reemigrants, kas atgriežas Latvijā no ārvalstīm, mājražotājs, sociālais uzņēmums, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, ražošanas uzņēmums, mobilā pakalpojumu piedāvātājs, bioloģiskās pārstrādes uzņēmums var pretendēt uz paaugstināto atbalsta likmi, ja pierāda to, ka viņa
vai uzņēmumā tiek ieviesta vismaz neliela daļa no inovācijas. Par inovāciju, tad, respektīvi, kaut kas jauns nebijis līdz šim, nebijis arī viņa uzņēmumā kaut kas jauns nebijis, ja tas ir esošs uzņēmums, vai jaunam uzņēmumam kaut kāds jauns sadarbības veids, vai jebkurš jauninājums, kas padara šo te projektu interesantāku. Bet, protams, ka gribas saņemt ne tikai 65%, arī 75%. Un, lai varētu to izdarīt, tad 75% var pretendēt, atbalsta pretendents, kas ir gados jauns lauksaimnieks. Gados jaunais lauksaimnieks ir līdz 40 gadiem. Tāpat uz paaugstināto likmi var pretendēt mazā lauku saimniecība, un mazā lauku saimniecība ir tā, kuras apgrozījums ir līdz 15,000 eiro. Tāpat uz paaugstināto atbalsta likmi var pretendēt tās investīcijas, kas tiek ieviestas gan sociālajā, gan veselības jomā vai izglītības jomā lauku teritorijā, un neienesīgās investīcijas kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai vai apstākļu uzlabošanai. Par gados jauno lauksaimnieku un mazo lauku saimniecību. Tātad tas var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kuras šī gadījumā deklarētajai un juridiskajai adresei noteikti ir jābūt lauku teritorijā, respektīvi Augstdaugavas novadā. Un tad jaunais lauksaimnieks ir līdz 40 gadiem ar iegūtu lauksaimniecisko izglītību vismaz 160 stundas un kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, un kura uzņēmuma maksimālais apgrozījums ir 150,000 eiro. Bet mazā lauku saimniecība tad ir tie paši 15,000. Šis nosacījums ir no lauku atbalsta dienesta nosacījumiem, kas parasti atbilst viņu projektu konkursiem, kas attiecās uz jaunajiem lauksaimniekiem un mazajām lauku saimniecībām. Runājot par neienesīgajām investīcijām, tad jūs, piemēram, savā ražotnē ieviešat, respektīvi tās ir tās investīcijas, tie ieguldījumi vai darbi, kurus jūs izdarat, kuri prasa finanšu resursus, bet tāpat laikā nedod redzamu finanšu atdevi. Tāpēc arī tās tiek dēvētas par neienesīgajām investīcijām. Piemēram, tā var būt ventilācijas sistēma vai apgaismojums, vai, piemēram, jūs dušas uztaisat saviem darbiniekiem, vai iepērkat jaunus apģērbus, vai jebko citu, kas padara viņu darba apstākļus labākus jūsu uzņēmumā. Vai, ja, piemēram, savam darbiniekam gribat nodrošināt C kategorijas autovadītāja apliecības, iegūšanu transporta līdzekļa vadīšanai. Kas vēl ir būtiski, tad projekta pieteikumam, tad, kad jūs veidojat tāmi, šīs te atbalsta intensitātes katrai no tāmas pozīcijām jūs varat likt atbilstoši dažādas. Piemēram, jūs kā ražošanas uzņēmums pērkat kādu iekārtu, pamatlīdzekli, un tā iekārtē jums atbalsta intensitāte ir 65%, jo jūs atbilstat, esat jauns uzņēmums un tā tālāk. Bet tāpat laikā bez šīs iekārtas jūs veidojat arī savā ražošanas ēkā jaunu ventilācijas sistēmu. Tad iekārtējums atbalsta intensitāte var būt 65%, bet ventilācijas sistēmas izveidošanai 75%, jo tā ir šī neienesīgā investīcija. Šādā veidā veidot tāmi un projekta pieteikumu jūs pilnīgi noteikti varat. Lūk, lai saņemtu atbalstu, jums ir jāatbilst tātad atbalsta saņemšanas nosacījumiem, atbilstoši jābūt vai fiziskai vai juridiskai personai, kas plāno īstenot savu projektu Augstdaugavas novadā. Tāpat jāievēro finanšu pārvaldības principi, gan saimnieciskums, gan lietderība, gan efektivitāte.
tas, ka jūs jau kaut ko ražos, veidosiet un attīstīsiet savu uzņēmumu Augšdaugavas novada teritorijā, pilnīgi noteikti dos ieguldījumu Augšdaugavas novada teritorijai un partnerības kaimiņu darbības teritorijai. Ja jūs plānojat iegādāties kādu mobīlo tehniku vai sniegt mobīlo pakalpojumu, kam arī atbilstoši ir palielināta atbalsta intensitāte, tad gan jums ir jābūt reģistrētiem Augšdaugavas novada teritorijā vismaz 12 mēnešus pirms projekta iesniegšanas, jo šis ir tas nosacījums, lai mēs ar mobilā pakalpojuma sniegšanu spētu kaut kādā veidā piesaistīt šo investīciju Augšdaugavas novada teritorijai, kas mūsu gadījumā ir ļoti būtiski, un lai šis te ienākuma nodoklis, ko jūs maksājat no uzņēmuma, paliktu arī novada teritorijā. Tāpēc arī ir šis te nosacījums pie mobilās tehnikas iegādes. Ko jūs drīkstat iegādāties? Jūs drīkstat iegādāties tikai un vienīgi, kā es jau minēju, jaunus pamatlīdzekļus. Jūs drīkstat iegādāties arī programmu nodrošinājumu un arī, kas ir būtiski, ir attiecināmas arī šīs jauno iekārtu iegādes uzstādīšanas izmaksas, kas bieži vien arī nav mazsvarīgi. Tāpat tās attiecināma ir arī būvniecība, bet ar būvniecību ir jāskatās, ka jūs drīkstat būvēt jaunu būvi, jūs drīkstat pārbūvēt esošu būvi, jūs drīkstat ierīkot vai novietot būvi, bet atjaunot, tas ir remontēt. Jūs drīkstat tikai tās ēkas, kuras paredzētas ražošanai, vai arī tās, kas ir valsts kultūras piemineklis, iekļauts valsts kultūras pieminekļu sarakstā. Respektīvi, remonts kā tāds nav attiecināmā izmaksa, izņemot šos te gadījumus, ka tā ir ražošana vai kultūras piemineklis. Un šos te darbus jūs drīkstat veikt, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi, respektīvi to jums veids certificēti būvnieki. Bez tam jūs drīkstat iegādāties arī jaunus būvmateriālus un paši veikt tālāk visas šīs te attiecināmās darbības. Vēl attiecināmas ir sabiedriskās izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskajām attiecībām, respektīvi jūsu produkta popularizēšana un virzīšana tirgū. Ja jūsu produkta vai pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešami patenti, licences vai jebkas tāds, kas prasa kaut kādas atļaujas, tad tās arī ir attiecināmās izmaksas. Ja jūs vēlaties veidot internetu veikala vai tirdzniecības platformu, to arī jūs drīkstat darīt un samaksāt konsultantam par projekta sagatavošanu. Jūs arī drīkstat, piemērojot vienoto zemkopības ministrijas aprēķina metodiku, 1,8%, bet ja jūs veicat, plānojat izsniegt būvniecības projektu, tad tie būs 3%. Mazliet lielāks, jo tur arī dokumentu sagatavošana prasa mazliet vairāk uzmanības. Vēl pie attiecināmajām izmaksām ir tas, ka pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmā izmaksa, tā ka ja jūs neesat pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, tas jums ir ļoti izdevīgi, un ja esat, tad tur ar priekšnodokli ir tās mazliet jāskatās, kā tas viss tālāk strādā. Un attiecināmas ir arī izmaksas darbinieku apmācībām, arī komandējums, un ja tas viss ir iekļauts tālāk projekta aprakstā un ir vajadzīgs projekta mērķa sasniegšanai. Vēl kas ir būtiski, ja jūs sava projekta ietveros plānojat, piemēram, veidot turisma mītni un paredzēt tam tikai finansējumu turisma mītnes uzbūvēšanai, tad pilnīgi noteikti projekts tālāk netiks apstiprināts, jūsu atskaita par projektu netiks apstiprināta tikmēr, kamēr jūsu tā uzstādītā būve nesasniegs to mērķi, kāpēc viņa tika uzstādīta. Respektīvi, ja tā ir turisma mītne, tad viņai jābūt labiekārtotai jau ar gultām un visu nepieciešamo aprīkojumu. Ja tā ir ražošanas ēka, kuru jūs projektu ietveros būvējat, tad ražošanas ēkā jau ir jāatrodas arī tām ražošanas iekārtām,
kuru dēļ jūs šo būvi būvējāt. Vēl pie attiecināmajām izmaksām tas, kas varētu patikt daudziem no iesniedzējiem, ir tas, ka drīkstat iegādāties vispārējās nozīmes transporta līdzekļus, ja tie ir pielāgoti specifiskiem darbiem. Kā jūs redzējāt, vienā iepriekšējā bildē bija mobilā laboratorija, kur veterinārsts no Debenes ir iegādājies vienkārši kravas busiņu, kuru pārveidojis par laboratoriju veterināro pakalpojumu sniegšanai. Bet šo transporta līdzekli, kad viņam atbilstoši ir jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā kā specializēto transportu. Un tad tāda veida transporta līdzekļu iegāde ir attiecināma. Vēl kas ir forši, jūs varat iegādāties mopēdus un motociklus, un ūdens motociklus, un kvadraciklus, un ko tik tur vēl nē. Bet tikai tad, ja jūs esat esošais turisma pakalpojumu sniedzējs, respektīvi vismaz 2 gadus jau Augšdaugavas novadā sniedzat šos te pakalpojumus. Kas attiecās uz traktoriem, tad traktorus šajā programmā jūs nevarat iegādāties. Tie vairāk attiecās uz tiešā primārās lauksaimniecības programmām, ko piedāvā lauku atbalsta dienests. Šeit vairāk ir stāsts par tā specializētajiem transporta līdzekļiem. Un šī gadījumā, piemēram, ekskavators būs specializētais transporta līdzeklis, un meža iekrāvējs arī būs. Lūk. Tas, kam mēs te finansējumu neparedzam, ir uzturēšanas izmaksas, lietotu materiālu iegāde, kā es jau minēju, izņemot lauku biļeti, lauksaimniecības tehnika, kā es jau teicu. Diemžēl dīķu būvniecība un pārbūve arī nebūs attiecināma izmaksa, tāpēc pie turisma mītņu labiekārtošanas darbiem, ja tiek plānots veidot dīķi vai labiekārtot dīķi, tad tas nebūs šis gadījums. Dzīvnieku iegāde nav attiecināma, atlīdzība personālam arī jums par to jārūpējas pašiem, un izdevumi, kas ir radušies pirms projekta iesniegšanas lauku atbalsta dienestā, izņemot tos, kas saistīti ar vispārējām izmaksām, kas ir, piemēram, projekta pieteikuma sagatavošana. Mazvērtīgais inventārs arī nav attiecināms. Par mazvērtīgo inventāru runājot, tad jāskatās ir uz to, kas ir noteikts kā mazvērtīgais inventārs jūsu uzņēmuma grāmatvedībā, bet jārēķinās, kāpēc nav attiecināms mazvērtīgais inventārs, ir tas, ka projekta uzraudzība ir vismaz 5 gadi pēc projekta iesniegšanas. Līdz ar to ar mazvērtīgo inventāru, kas nav dārgāks, es nezinu, tur, teiksim, par tiem pašiem 100 eiro, 5 gadu viņa uzturēšana labā kārtībā nav īsti iespējama. Bez tam arī neattieksies tās izmaksas, kas nav veiktas ievērojot iepirkuma procedūru, kas šī gadījumā ir vienkāršā cenu salīdzināšana. Un maksa par mācībām jūs sūtīsiet, piemēram, savus darbiniekus mācīties uz kādu no augstākās izglītības vai vispārējās izglītības programmā. Šeit ir runa tikai un vienīgi par speciālo izglītību. Tālāk runājot par rādītājiem. Skaidrs, ka īstenojot Eiropas Savienības projektu un ieguldot savu uzņēmumu attīstībā publisko finansējumu, jums ir jārēķinās arī ar to, ka jūs uzņemoties kādas konkrētas saistības. Un tās saistības pamatā ir saistītas ar jūsu uzņēmuma apgrozījumu un jūsu uzņēmuma darba vietām. Tas nozīmē, ka 2. vai 3. gadā pēc projekta īstenošanas jums ir jāsasniedz projektā plānotais apgrozījums un vēl vismaz viens rādītājs tajā nozarē, kurā jūs īstenojat projektu. Respektīvi, apgrozījums, ko jūs plānojat projektā, viņš var būt saistīts ar to, kad jūs, piemēram, attīstat turisma nozari, jums pēdējā noslēgtā gadā, kas ir 23. apgrozījums, bija, teiksim, 10 000 eiro, un projektā jūs varat palielināt šo te
nozares apgrozījumu vismaz par 10%, kas ir, nu, tā kā, tas būs tas pamatapgrozījums, un klāt pie tā vēl, vēl viens no rādītājiem, kas ir jaunas darba vietas radīšana vai esošās darba vietas saglabāšana, bet saglabātā darba vieta, tas nozīmē, ka tā ir pilna laika darba vieta ar pilnu slodzi un ar atalgojumu, kas ir atbilstoši vidējais nozarē. Vidējo atalgojumu nozarē lauku atbalsta dienests skatīsies pēc valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā publicētās informācijas. Viņam tur ir tabula par katrā nozarē vidējo atalgojumu gadā. Līdz ar to, tā kā bija iepriekšējā plānošanas periodā, ka varēja pietikt ar pilna laika darba vietu un minimālo atalgojumu, vairs tā kā nevarēs tikt cauri. Par jaunas darba vietas radīšanu, tad, piemēram, ja jūs esat fiziska persona un projekta ietveros jūs izveidot savu saimniecisko darbību, reģistrēt savu saimniecisko darbību kā privāta persona, tad arī šī saimnieciskās darbības reģistrēšana automātiski nozīmē darba vietas radīšanu. Tā. Vēl nākamais ir tātad jums ir jāpalielina apgrozījums vismaz par 20% projekta nozarē. Ja, piemēram, jūs esat ražošanas uzņēmums un plānojat attīstīt turismu, tad neto apgrozījumu jūs palielināsiet par 20% no investīcijas turisma nozarē. Samazināt ietekmi uz vidi, bet tas ir gana sarežģīti, ņemot vērā tos aprēķinus, kur ir noteikti arī ministru kabineta noteikumos ar kilovatiem un vēl visādām lietām, un parasti tas tāds attiecas vairāk uz tiem projektiem, kas ir vairāk uz energoefektivitāti vērsti. Jā, un tad vēl sasniedzamais rādītājs ir tāds, ja jūs projekta ietveros veicāt apmācības darbiniekiem, tad jums apmācītajam darbiniekam jānodrošina darba vieta, jāsaglabā darba vieta vismaz 18 mēnešus pēc tam, kad viņš ir beidzis mācīties, lai jūs vismaz kaut kādā veidā atpelnītu šo te ieguldīto investīciju. Savādāk apmācījāt, viņš aizgāja prom, un tas vairs nav aktuāli. Lūk, un šos sasniedzamos rādītājus nav jāsasniedz pašvaldībai, ja tiek iesniegts kopprojekts. Ja, piemēram, jūs sadarbībā ar pašvaldību īstenojat kādu projektu, kur daļu finansējumu iegulda pašvaldība, tad šī gadījumā pašvaldībai nav jāsasniedz rādītāji, bet tikai jums kā uzņēmējiem. Lūk, tālāk stāsts par lauku biļeti. Ja respektīvi to mazo projektu, kas ir līdz 15,000 eiro, un kura ietveros jūs varat iegādāties atbilstoši arī lietotus pamatlīdzekļus, kas nav vecāki par 5 gadiem. Šeit atbalsta pretendents var būt tikai un vienīgi juridiska persona, kas ir jauns uzņēmums vai kas nav vecāks par 18 mēnešiem. Un tālāk atbilstoši atbalsta intensitāte var būt no 40 līdz 75% atkarībā no tā, kādā jomā tiek iesniegts šis te projekts par lauku biļeti. Viss, kas ir atbalstāms, tas ir, nu, kā arī parastojos uzņēmēju darbības projektos, viss, kas nav saistīts ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, respektīvi siltumnīcu attīstība nebūs attiecināma, bet tomātu konservēšanas līnijas iegāde būs attiecināma. Tomātu audzēšana nē, bet tomātu konservēšanas līnija jā. Tātad vēl ir tā būtiska atšķirība ir fiksētās summas maksājums par īstenotu projektu, kas ir atbilstošs jūsu iesniegtajam projektam, un nu jā, un tad ir
tad jūs esat veikuši tās iegādes un radījuši pakalpojumu. Un darījuma darbības, respektīvi projekta īstenošanas ilgums nedrīkst būt lielāks par 36 mēnešiem. Respektīvi šo 36 mēnešu laikā jums gan jāiegādājas aprīkojums, vai gan arī viņš jāsāk ražot tā lieta, vai jāsāk sniegt tas pakalpojums, un jāsasniedz jau tas noteiktais apgrozījums, kuru jūs plānojāt savā biznesa plānā. Pie lauku biļetes ir projektu sagatavošanas vienotā likme, kas ir 1,8%. Jūs drīkstat iegādāties jaunus pamatlīdzekļus, iekārtas un gan piegādāt, būs attiecināmas gan piegādes izmaksas, gan arī uzstādīšanas izmaksas. Un kā es jau minēju, tad lietotiem pamatlīdzekļiem arī ir iespēja būt, kas nav vecāki par 5 gadiem, bet šeit ir viena nianse. Jums ir jāspēj pierādīt, ka lietotais pamatlīdzeklis tiešām nav vecāks par 5 gadiem, respektīvi jābūt kaut kādam dokumentālam pierādījumam. Šeit jūs varat iegādāties arī mazvērtīgu inventāru, par cik šis projekta īstenošanas laiks nav pārāk ilgs, programmu nodrošinājumu, piedalīties mācībās, organizēt dažādas mārketinga, attiecināt dažādas, organizēt mārketinga pasākumus un piedalīties arī izstādēs, piemēram, izstrādāt kaut kādu savu jaunu produktu un piedalīties balktūrā vai kaut kā savādāk. Lūk, pie sasniedzamajiem rādītājiem tātad ir jānodrošina apgrozījums un arī jāsasniedz, kā lai to pastāstu. Nu, piemēram, ja jūs plānojat attīstīt lauku biļetes ietveros šūšanas pakalpojumu, un viens no sasniedzamajiem rādītājiem tad varētu būt teiksim, saražot gadā 10 jaunas kleitas. Tad tik līdz gadā jūs saražojāt 10 jaunas kleitas, tad šis skaitīsies kā jūsu tas sasniegtais rādītājs. Un tad, atbilstoši, kad jūs šo rādītāju sasniedzat, jūs varat iesniegt atskaiti lauku atbalsta dienestā un saņemt gala maksājumu. Jo, kā es jau minēju, lauku biļetes ietvaros jūs varat saņemt avansu, kas ir 80%. Pēc tam, kad jūs īstenosiet visu savu darījumu darbības plānu, jūs saņemsiet atbilstoši to iztrūkstošo daļu, kas ir gala maksājums, tie 20%. Un, ja jūs gadījumā procesā nevarēsiet īstenot savu darījumu darbības plānu vai daļai to īstenosiet, tad šo te avansu, ko jūs saņēmāt no lauku atbalsta dienesta, jums būs jāatgriež atpakaļ. Tālāk uz ekrāna jūs varat redzēt piemēru par to, ka attiecināmās izmaksas jums ir 15,000, atbalsta intensitāte ir 65%. Tātad atbilstoši no projekta jūs varat pretendēt uz 9,750 eiro. No šiem 9,000 80%, jeb 7,800 jūs saņemat avansā. Klāt pieliekat visu savu finansējumu, lai īstenotu to darījumu darbības plānu, par kuru jūs iesniedzāt pieteikumu. Un gala maksājumu 1900 jūs saņemsiet tajā gadījumā, kad sasniegsiet šo te mērķi no projekta, ko plānojāt projektā. Lūk, vai tik tālu jums vairāk vai mazāk viss ir skaidrs, vai ir kaut kas, ko gribas pajautāt? Pagaidām galva ir sagriezt uz riņķi. Labi. Tad nākošā lieta, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka sagatavojot savu projekta pieteikumu gan būvniecībai, gan pamatlīdzekļu iegādēji,
jums ir jāveic iepirkuma procedūra. Jeb šī gadījumā par cik projekta pieteikums ir līdz tātad, nu, teiksim, pamat līdzekļiem līdz 70 000 eiro. Jūs vienkārši skatāties pēc šīs schēmas, kad jums ir sagatavota tehniskā specifikācija ar vismaz kaut kādiem 3 līdz 5 kritērijiem, kurus jūs šai savai iegādai plānojat, un pievienot klāt 2 derīgus cenu piedāvājumus. Tehniskā specifikācija jūsu plānotajai iegādai ir svarīga tam dēļ, lai iepirkuma procesa ietvaros jūs varētu sagaidīt salīdzināmus cenu piedāvājumus, lai nav tā, ka, piemēram, jūs vēlaties iegādāties laivu ar tik tur tiem 5 cilvēku ietilpību, un tehniskajā specifikācijā to nenorādāt, un tad beigās pie cenu salīdzināšanas jums ir laiva ar 3 cilvēku ietilpību un laiva ar 5 cilvēku ietilpību, kas nebūs gluži salīdzināmi piedāvājumi. Un tad atbilstoši būs jāveic cenu salīdzināšana no jauna. Tāpat tās arī būvdarbiem. Ja jūs plānojat kādus būvdarbus, tad sākotnēji jums ir jāsastāda tāme, ko parasti dara certificēts tāmētājs, atbilstoši cilvēks ar certifikātu, kam ir šīs zināšanas, un atbilstoši šai tāmei, tad jūs arī meklējat 2 pretendentus, kas būtu gatavi darīt šo darbu par kādu konkrētu cenu. Un, jā, pie pavaddokumentiem. Pie pavaddokumentiem tātad ir svarīgi, lai jums būtu nomas līgums par vietu, kurā jūs plānojat īstenot projektu, noslēgts vismaz uz 7 gadiem, jo projektu uzraudzība ir 5 gadi, un tad vismaz 7 gadi jums tajā vietā ir jādarbojas. Ja tas ir jūsu īpašums, tad nomas līgums, protams, nav nepieciešams. Bet vēl būtiski arī tas, ja jūs iesniedzat nomas līgumu, tad arī, ja tā būs būvniecība, ko jūs darīsiet uz tajā vietā vai tajā ēkā, tad atbilstoši tālāk šis nomas līgums būs jāreģistrē zemes grāmatā. Bet to jūs varēsiet darīt arī pēc tam, kad projekts tiks apstiprināts. Tāpat tas var būt arī patepinājuma līgums uz 7 gadiem. Vēl pie pavaddokumentiem jums noteikti ir jāiesniedz iepirkuma procedūras dokumenti, respektīvi, kā es jau minēju, tehniskā specifikācija, 2 derīgi cenu piedāvājumi un kopsavilkums, kurā jūs parādat, kuru no piedāvājumiem jūs izvēlējāties un kāpēc. Parasti tā ir zemākā cena. Tālāk jums ir jāiesniedz arī pašnovērtējums. Pašnovērtējumu veidlapu jūs varat atrast partnerības kaimiņa mājaslapā pie izsludinātā konkursa. Pašnovērtējums jums palīdzēs arī iziet cauri tiem vērtēšanas kritērijiem, kas ir paredzēti partnerības kaimiņa stratēģijā, lai novērtētu jūsu kā projekta iesniedzēju un projekta kvalitāti un arī spēju īstenot projektu. Ja jūs plānojat īstenot projektu, kas ir lielāks nekā 100 000 eiro, tad jums noteikti ir jāiesniedz arī konta izdruka vai lēmums par to, ka jums tiks piešķirts kredīts uz šo lielo summu. Mazākiem projektiem šis dokuments nav nepieciešams, bet tāpat jums jārēķinās ar to, ka jums jāsaprot, kur jūs ņemsiet to sākotnējo finansējumu, ko plānojat ieguldīt projekta īstenošanā. Pie būvniecības projektiem, protams, ka ir jābūt gan būvprojektam, gan būvatļaujai, vai paskaidrojuma rakstam atbilstoši atkarībā no tā, cik sarežģītus būvdarbus jūs plānojat veikt. Un, respektīvi, uz projektu īstenošanas brīdi jums vismaz ir jābūt reģistrētam iesniegumam tajā būvniecības informatīvajā sistēmā, ja BIS-ā tā dēvētajā, lai pie projekta jūs varētu pielikt to BIS izziņas, BIS lietas numuru.
Ja jums ir vidi piesārņojošo darbību atbilstoši arī vides dienesta izziņa, ja jūs plānojat īstenot kopprojektu, tad tam klāt būtu jābūt pievienotam arī sadarbības līgumam starp kopprojektu dalībniekiem. Un, ja tas ir kāds no energoefektivitātes projektiem, tad energosertifikāts vai audits, lai būtu redzams, cik lielu rādītāju no energoefektivitātes rādītājiem jūs plānojat sasniegt. Nu, neizskatās tā pārāk daudz, līdz 20. februārim izdarāms. Nu, vai vismaz, jā. Un tālāk par projektu iesniegšanu. Tātad projektus mēs sagaidām lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēmā, tikai un vienīgi elektroniski. Lai jūs varētu iesniegt projektu, jums ir jābūt reģistrētiem kā lauku atbalsta dienesta klientam. Ja jūs vēl neesat, tad to ļoti vienkārši un ātri var izdarīt. Projektu iesniegšana sākas 20. janvārī, respektīvi šobrīd veidlapas vēl nav pieejamas, viņas būs pieejamas nākošā daļa no 20. janvāra, kad jūs varēsiet iet iekšā EPS sistēmā un sākt aizpildīt veidlapu un pievienot visus nepieciešamos dokumentus. Un turpināsies līdz 20. februārim. Pēc 20. februāra projektus pie mums partnerībā Kaimiņi vērtēs 3 neatkarīgi vērtētāji, atbilstoši tiem kritērijiem, kas ir pieejami mūsu mājaslapā, jeb atbilstoši tam pašnovērtējumam, kuru jūs aizpildīsiet. Pēc mēneša, tas ir 20. martā, jūs saņemsiet no partnerības Kaimiņi ziņu par to, kādi ir vērtēšanas rezultāti, vai jūsu projekts atbilst stratēģijai un tālāk tiek virzīts lauku atbalsta dienesta vērtēšanai, vai tiek noraidīts un kāpēc. Un tālāk, tad 20. martā atbilstošie projekti tiks iesniegti vērtēšanai lauku atbalsta dienestā, kur tālāk tiks vērtēti 3 līdz 5 mēnešus. Tas nozīmē, ka plānojot projekta laika grafiku, jums jārēķinās, ka projekta īstenošanas sākums jums būs marts, aprīlis, jūlijs, jūnijas, jūlijas neagrāk. Vasaras vidus. 20. jūnijas vai 20. jūlijas apmēram. Agrāk projektu īstenošanu jūs varat sākt projektu īstenot arī uzreiz 20. martā, bet tad jūs paši uzņematies atbildību finansiālo, jo tad lauku atbalsta dienests vērtējot projektu vēl var arī viņu dažādu iemeslu dēļ noraidīt. Tāpēc šis ir tāds jūsu, tā kā pašrisks. Bet plānojot projektu īstenošanu, jūs viņu varēsiet sākt īstenot 20. jūlijā, es teiktu. Jā. Kā es jau teicu, uzreiz pēc, teiksim, uz pašrisku izējot, jūs varat viņu sākt īstenot 20. martā, bet labāk es jums ieteiktu sagaidīt lauku atbalsta dienesta lēmumu. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš, ja jūsu projekts paredz pamatlīdzekļu iegādi, ir 1 gads. Ja jūsu projekts paredz būvniecību un pamatlīdzekļu iegādi vai būvniecību, tad projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi. Bet pie būvniecības projektam ir jāsāk īstenoties 6 mēnešu laikā no tā brīža, kad jūs saņēmāt lēmumu, ka projekts ir apstiprināts. Respektīvi, tiem visiem būvniecības dokumentiem, kas ir BIS sistēmā un arī iepirkumam par būvniecības veikšanu, ir jābūt izdarītam šī pusgada laikā. Kā es jau teicu, priekšfinansēšana jānodrošina par saviem līdzekļiem vai kredīta līdzekļiem. Tāpat jūs varat izmantot arī darījuma kontu. Un, lai šo te projekta finansēšanu, teiksim, atvieglotu priekš sevis naudas plūsmu, jūs projektu varat dalīt pa posmiem, bet ne vairāk kā pa 5. Piemēram, jūs plānojat iegādāties vairākus pamatlīdzekļus, tad pirmajā posmā jūs iegādājaties 1 pamatlīdzekli, atskaitaties par to lauku atbalsta dienestam, saņemat
saņemat šos 65% atpakaļ. Nākošajā posmā iegādājaties tur atkal citu pamatlīdzekli, atkal atskaitaties lauku atbalsta dienestam un saņemat šos te 65% atpakaļ finansējumu. Tādā veidā jums uzreiz nav jāiegulda visi, teiksim, 100 000, bet jūs to varat darīt pa daļām. Bet jūs nevarat to, nu, teiksim, bet ja tas ir viens liels pamatlīdzeklis, tad, protams, ka tas ir arī viens liels maksājums. Tā, ja, piemēram, jūs plānojat, jūs iesniedzat projektu kā fiziska persona, un projekta ietveros jūs plānojat reģistrēties kā sabiedrība, kā SIA, tad atbilstoši jums šajā SIA ir jāpieder vismaz 51% no kapitāla daļām, un jums arī ir jābūt parakstu tiesībām šajā SIA. Jā, par tiem 12 mēnešiem pie mobilās tehnikas es jau minēju. Un maksimāli līdz 27. gadam no partnerības kaimiņa finansējuma jūs varat saņemt vismaz 200 000. Vai viena projekta ietvaros uzreiz paņemt 200 vai vairākos projektos šo te atbalstu sadalīt. Tad tālāk vēl par projekta uzraudzību. Kā es jau minēju, jūs uzņematies saistības īstenojot projektu, gan sasniedzot šos te rādītājus, gan arī nodrošinot to, ka jums ir šie te rādītāji jāsasniedz vismaz 3 līdz 5 gadi pēc projekta īstenošanas. Tāpat tās arī reizi gadā projektu uzraudzības perioda laikā jums ir jāiesniedz atskaita lauku atbalsta dienestā, kas balstās uz gada pārskatu. Tā atskaita nav sarežģīta, bet, jebkurā gadījumā lauku atbalsta dienests ir jāinformē par to, kādā veidā jums, cik labi jums veicas ar apgrozījuma sasniegšanu tajā nozarē, kurā jūs īstenojāt projektu. Ja lauku atbalsta dienests uzraudzības šo te 5 gadu laikā, kamēr projekts tiek uzraudzīts, var piemērot arī finanšu korekcijas, ja jūs neievērojat termiņus, ja jūs cenu aptaujas procedūru veicat nepareizi, ja nesasniedzat plānotos rādītājus, ja, piemēram, jūs esat pārcēlis savu uzņēmumu darbību no partnerības teritorijas uz kādu citu teritoriju, par to neinformējot lauku atbalsta dienestu. Jo šo te 5 gadu laikā jūs esat arī piesiets tai vietai, vairāk vai mazāk, kurā jūs īstenojat projektu. Jūs varat ceļot pa Augstdaugavas novada teritoriju ar savu uzņēmumu, bet pārcelties uz citu novadu jūs tā kā īsti nedrīkstat, jo šim te finansējumam 5 gadi jābūt ir piesaistītam Augstdaugavas novada teritorijai. Lūk. Tad par vērtēšanas kritērijiem vispārīgos vilcienos ir tā, ka tos jūs varat arī atrast partnerības mājaslapā pie 3. kārtas publicētās informācijas, bet pamatā tātad jūsu projektam ir jāatbilst stratēģijai. Jums ir jāspēj pamatot atbalsta intensitāte, kāpēc jūs gribat saņemt 65 vai 75% atbalsta intensitāte, respektīvi jums ir atbilstošā izglītība un jūs atbilstat visiem nosacījumiem. Tāpat pie vērtēšanas kritērijiem mēs pilnīgi noteikti pievērsīsim uzmanību arī pievienoto pavadu dokumentu kvalitātei, jo vērtētājiem būs gana grūti lasīt skanētos dokumentus, ja katra līguma lapa būs noskanēta uz savas lapas, un tad, piemēram, līgums jums ir uz 5 lapām, un tad mēs saņemsim 5 PDF-us, nevis vienu skaistu vienā dokumentā. Tāpat pie projekta sagatavotības un pamatojuma apraksts, ko jūs rakstīsiet katrā no projekta ailītēm, arī jāpievērš uzmanība, ko jūs tur rakstat, kāpēc, un lai trešai personai to lasot būtu skaidrs, ko jūs gribat sasniegt.
projekta budžets, protams, ka ir svarīgs un jāizvērtē visas tās izmaksas, kuras jūs projekta budžetā iekļaut, jo par tām visām jums būs jāatskaitās, un tas viss arī veidos jūsu tos ieguldījumus, kurus jūs tālāk veiksiet uzņēmē darbības attīstībai savai. Par riskiem. Lūdzu, neaizmirstiet pielikt klāt arī projekta īstenošanas riskus un uzņēmuma attīstības riskus. Ne tikai tos, kas ir rakstīti biznesa attīstības grāmatās, bet arī tos, kas reāli dzīvē notiek. Par inovācijām, kā es jau teicu, tad šī gadījumā tas ir ļoti būtisks moments, ka jūs norādat gan uzņēmuma kaut kādus tur, teiksim, jums ir viena kaut kāda iekārta, un tad jūs iegādājaties jaunu, kas tā kā palielina uzņēmuma darbības efektivitāti, kas arī priekš jūsu uzņēmumu tad ir inovācija tādā gadījumā. Atbalsta pretendenta reģistrācijas adrese vai projekta īstenošanas adrese šī gadījumā ir ļoti būtiska, un par tās maiņu, ja jūs plānojat to mainīt, tad noteikti arī ir jāinformē gan partnerība, gan lauku atbalsta dienests. Un pirms projekta īstenošanas arī jāizvērtē savas spējas un kapacitāte tikt galā ar lielo projektu papīru un dokumentācijas gūzmu, kas nāks pāri jūsu galvām, jo tas nebūs viegli. Un arī finanses, kur jūs ņemsiet šos te sākotnējos resursus, lai varētu tālāk efektīvi īstenot projekta pieteikumu. Lūk, tas īsumā ir par šo te projektu konkursu. Vairāk par to, kā aizpildīt pieteikuma veidlapu, ko kurā ailītē rakstīt, ir pieejams video partnerības mājaslapā, kur kolēģe Daiga Gargurne no partnerības Gulbenes novadā stāsta par pieteikuma veidlapas aizpildīšanas dažādām niansēm. Un, protams, kā pieteikuma aizpildīšanas gaitā jums varētu rasties kādi jautājumi vai nepieciešamība kaut ko paskaidrot vai noskaidrot, tad pilnīgi noteikti zvaniet, rakstiet un runāsim un skatīsimies. Un šobrīd tad es beigšu ierakstu